Nu jau kuro dienu ejam uz otro Latvijas skaņu, vai ne? Radio ēterā. Tas brīdis ir pienācis. Jā, un īstenībā, kā jau mēs jau pirms kādu laiciņu teicām, neiet arī ar skaņu numuru 2 viegli. Tātad, ar skaņu numuru 2 izējām cauri minējumiem, kādi ir izskanējuši. Ja? Tātad, klausītāja versijas. Nokrīt pat repēm, olas ripo, saber pelēkos zirņus, kāds ir saklausījis šprotes. Ko šprotes dara? Ko dara šprotes, ko sarunāja? Lēkā pa buņģu. Jā, tad ir kastaņi, krusa un kartupeļi tiek bērti. Lūk, šādas versijas, kuras visas ir nepareizas. Ja? Tas ir nepareizas, un tagad mēs mēģināsim ar kārtējo piegājienu, kura vērtība ir 170 eiro, atšifrēt otro Latvijas skaņu jaunajā Latvijas skaņas sezonā. Tā, tagad uzzinām spēlētāju vārdu, ja? Jā. Labrīt, kas mums zvana? Labrīt, Madara. Madara. Kā tev tur vispār ir veicies līdz šim ar Latvijas skaņu? Diezgan grūti, mēs to pirmo neuzminējām, bet tu bijām. Mēs domājam, ka tas ir sīpols. Sīpols, ķiploks, jā, ļoti radnieciski. Bet mēs patiesībā, ņemot vairāk mums aktīvi ir arī WhatsAppā klausītāji, mēs sapratām, ka tā diena tuvojas, ka tā skaņa tiks atšifrēta, un tas patiešām notika pagājušā nedēļa Egona laikā attiecībā uz pirmo skaņu. Tagad aiziet otrā skaņa. Tev droši vien ir kaut kāda jau savu versiju, vai ne? Jā. Bet tu joka pēc, jeb drošības pēc pārbaudām to vēlreiz atskaņojot Latvijas skaņu šorīt Zoopastā. Sarunāts? Jā. Tad uzmanību, gatavību, visam apkārt jābūt klusam. Latvijas skaņa numur 2. Tā, vairāk es tev neko palīdzēt nevarēšu. Es zinu, jā. Man izklausās, man arī bija variants par kastaņiem, bet tad mēs domājam, ka tās varētu būt zīles. Tas tāds, nezinu, zīļu bēršana Spainī vai Krūzē vai kaut kur bēršana zīļu. Zīļu. Jā. Zini, ko mēs darām? Mēs skaitam iekšā! Tās ir zīles! Jā! Bet ņemot vērā, ka mūsu sadarbības partneris ir Produs jumti, tad zīles, tikko man Grigāls pieskārās un izgāja elektrību cauri, zīles, kas krīt uz Produs jumta plāksnes. Ir pareizā atbilde, bet saprot, ka tik tālu mēs šo uzdevumu nesarežģīsim. Un patiesībā tas ir mīts, ka skārda jumts ir skaļš. Viss ir atkarīgs no siltuma izolācijas un pārklājuma veida, un rakstot šo skaņu studijā, mēs arī sapratām, ja tādā uz tā kā plika skārda jumta met tā zīles, tā skaņa ir viena, un tagad tu mazliet to jumtu nosacīt nosiltini šajā gadījumā ar Māra Grigaļa pufaiku, tad skaņa jau ir dobjāka, un tas izklausās savādāk. Goda vārds. Tas nozīmē, ka ar Māra Grigaļa pufaiku var siltināt mājas. Mierīgi, jā, tikai tur vajadzēs diezgan daudz tāds pufaiks. Un vairāk par šo var uzzināt, iebraucot uz kafiju Produs birojā Latgales ielā 443. Tātad idejas tur katram jumtam. Apsveicu tevi ar nopelnītiem 170 eiro. Vēlreiz aplausu studijā dzīviem. Atvināt Latvijas otrā skaņa. 11. novembrī, Lāš pleš dienā. Un jau burtiski pēc vēlākais 2 stundām jūs dzirdēsiet jau 3. Latvijas skaņu, kuras vērtība Māra Grigaļa laikā būs 100 eiro.